Neskatoties uz Donalda Trumpa lēmumu pastiprināt Irānas blokādi, cerībā piespiest Teherānas režīmu kapitulēt, izrādījās, ka Irāna jau ir iemācījusies apiet ASV blokādi Ormūza šaurumā. Turklāt, pēc analītiķu domām, Irānai vēl ir daudz trumpi piedurknē, lai izvairītos no naftas ieguves apturēšanas amerikāņu blokādes dēļ. Un kādi tieši ir šie trumpi un vai vispār darbosies Donalda Trumpa blokāde? To visu mēs apspriedīsim šajā raidījumā. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet kanālu, uzspiediet patīk raidījumam un atstājiet jebkādu savu komentāru. Turklāt abonējiet manu Telegram kanālu Pečī News, saiti uz to šī video aprakstā. Tātad sāksim ar to, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps, neapmierināts ar Teherānas miera priekšlikumu, uzskata, ka Irānas valsts institūcijas jau ir sagrautas, un viņš teica, ka režīms meklē, kuru iecelt vadošā amatā. Amatos it kā vairs pat nav palikuši gudri cilvēki. Turklāt Trumps paredzēja režīmu sabrukumu, jo blokādes dēļ Irāna vairs nevar iegūt naftu, jo tai nav kur to uzglabāt. Vismaz tādi bija Donalda Trumpa vārdi, un tagad noskaidrosim, vai tajā bija patiesība. Tajā pašā laikā plānā, kas tika nodots caur Pakistānas starpniekiem, Irāna piedāvāja Savienotajām valstīm vispirms vienoties par uguns pārtraukšanu un transporta satiksmes, kā arī kuģošanas atjaunošanu no Persijas līča, bet Irānas kodolprogrammas jautājumu uz laiku atlikt malā. Tas, protams, Vašingtonē nav pieņemams, bet Irāna pagaidām nesteidzas kapitulēt. Un otrdien Irānas bruņoto spēku pārstāvis paziņoja, ka Islāma Republika neuzskata šo karu par beigušos. Trumps tomēr atbildēja, ka Irānas pusi it kā lūdzot Savienotās valstis atcelt pret viņiem noteikto jūras blokādi, īpaši no jūras ostām. Citāts. Irāna tikko mūs informēja, ka atrodas kolonijas stāvoklī. Viņi lūdz, lai mēs nekavējoties atvērtu Hormuza šaurumu, kamēr viņi mēģina sakārtot situāciju ar savu vadību, un es esmu pārliecināts, ka viņi to spēs. Taču uz šī fona Irānas valdības preses sekretāre Fatime Mahadžarāni paziņoja, ka Teherāna jau izmanto ziemeļu, austrumu un rietumu tirdzniecības koridorus, lai neutralizētu blokādes sekas. Viņa sacīja: paklausieties, jā, protams, Hormuza šaurums ir bloķēts, bet mums jau ir apvedceļi. Bet tas vēl nav viss. Pēc analītiķu domām Irānai ir vēl daudz trumpi piedurknē, lai izvairītos no naftas ieguves apturēšanas ASV blokādes dēļ. Vismaz pagaidām. Un šis pagaidām var ilgt, kā jau iepriekš pateikšu, 2,5 mēnešus. Jāsaprot, ka Trumps paļaujas uz blokādi ne jau tāpat vien. Nafta ir Irānas ekonomiskais pamats, un prezidents Trumps cer, ka eksporta bloķēšana, kas, protams, galu galā novedīs pie ieguves apturēšanas, piespiedīs Irānu piekāpties. Tomēr Irānai ir papildu uzglabāšanas iespējas, un vēl Irāna mēģina caur blokādi izvest vairākus tukšus tankuģus, lai uzglabātu naftu blokādes laikā. Tāpēc iespējams Irāna vēl kādu laiku spēs izturēt šo spiedienu, proti naftai pagaidām ir kur to uzglabāt. Un šāds Irānas naftas infrastruktūras stāvoklis var ietekmēt režīma stratēģiju, jo ir iestājies strupceļš. Līdzīga situācija Hormuza šaurumā rada politiskas problēmas nevis Irānai, bet gan Donaldam Trumpam. Irānas ideja ir vienkārši nogaidīt Trumpa problēmu, pat ja tas nes zaudējumus. Tātad viņi saprot, ka jā, tā ir problēma. Ieguve var ļoti ievērojami samazināties, eksporta nav, precīzāk sakot, tas ir, bet ne tādos apjomos. Tā ir problēma, bet arī Trumpam tā ir problēma. Tāpēc šeit viss ir atkarīgs no tā, kurš pirmais mirkšķinās. Un te analītiķi atgādina, ka Irānai ir pieredze naftas krājuma veidošanā Covid-19 krīzes laikā. Vēl ir jāpievērš uzmanība brīvo platību pieejamībai citos objektos, kā arī centieniem paplašināt alternatīvās noliktavu un eksporta vietas pēdējo 10 gadu laikā. Un tieši šeit, draugi, sākās pats interesantākais. Atgādinu, ka aprīļa vidū, kad sākās blokāde, Baltais nams apgalvoja, ka Irānai bija pietiekami krājumi, lai uzturētu ražošanu tikai 2 nedēļas. It kā viņi vēl varēs iegūt naftu 2 nedēļas, un tad viss - krahs. Toreiz Trumps mēģināja panākt pamieru uz 2 nedēļām. Tāpēc kāpēc turpināt bombardēt? Jo šo 2 nedēļu laikā Irānai vienkārši nebūs kur likt naftu, un viņi vienkārši padosies. 27. aprīlī Donalds Trumps paziņoja, ka Irānas naftas cauruļvadi var neizturēt spiedienu, ja valsts turpinās nepiegādāt degvielu. Un tie vienkārši uzsprāgs. Tālāk Trumpa citāts. Ja kāda iemesla dēļ šī līnija tiek slēgta, jo jūs vairs nevarat ievietot naftu konteineros vai uz kuģiem, tad notiek tas, ka šī līnija uzsprāgs no iekšpuses.
Ja kaut kas notiek, tā vienkārši uzsprāgst. Saka, ka Irānā ir palikušas apmēram 3 dienas, pirms tas notiks. Viņš to teica 27. aprīļa rītā. Rīt ir 30. aprīlis, un šīs termiņš beidzas. Un pēc Trumpa prognozes Irānā naftas vats it kā būtu jāuzsprāgts spiediena dēļ, bet kaut kā prognoze nepiepildās. Tur pagaidām nekas nav uzsprādzis. Šodien eksperti paziņoja, ka Irāna spēja apturēt naftas ieguvi, neradot katastrofālu spiediena kritumu atradnēs. Viņi arī apgalvo, ka ietekmīgajam Islāma revolūcijas sargu korpusam ir arī citi ienākuma avoti, piemēram, līgumi. Tāpēc pat ja ASV blokāde izrādīsies pilnībā veiksmīga, kas ir svarīgi šobrīd tā neizskatās, Islāma revolūcijas sargu korpus varēs paļauties uz šīm alternatīvām, lai nodrošinātu algu izmaksas saviem karavīriem un saglabātu savas pozīcijas Irānā. Tas ir kritiski svarīgi, un ar to būs pietiekami. Un tagad mazliet matemātikas. Saskaņā ar uzņēmumu Vortex, kas nodarbojas ar uzraudzību un analīzi preču tirgos, datiem uz 20. aprīli Irānai bija 20 īpaši lieli tankuģi jēlnaftas pārvadāšanai. Tie ir kuģi ar ietilpību 2 miljonu barelu katrs. Irāna var viegli pielāgot šos kuģus izmantošanai kā peldošas krātuves un turpināt naftas ieguvi aptuveni 2 mēnešus, pirms Irānai nāksies samazināt naftas ieguvi. Turklāt kompānija Vortex arī aprēķināja, ka uz sauszemes Irānai bija pieejams brīvas uzglabāšanas jaudas, kas atbilst aptuveni 3 nedēļu naftas ieguvēji. Rezultātā mums ir vismaz 2,5 mēneši naftas ieguves bez katastrofas. Pat tad, kad jūs esat blokādē, pat tad, kad eksports ir pilnībā apturēts, Irānai ir kur uzglabāt naftu. Atbildot uz to, ASV finanšu ministrs Skots Bessons paziņoja, ka ražošanas apturēšana jau ir sākusies. Viņš nosauca blokādi par dubultu triecienu kopā ar sankcijām. Es vienkārši atgādināšu, ka tas pats Skots Bessons bija paziņojis, ka ASV vairs nekad nepagarinās sankciju atcelšanu pret Krievijas naftu. Taču beigās tās tika pagarināts vēl uz mēnesi, līdz 16. maijam. Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī izlaiduma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, visiem uz redzēšanos!